Astra OPC ir ģeniāls, varbūt pa stipri teikts, bet izcils automobīls savā kategorijā. Tā ir šaura niša, šie 280 zirgspēki ar vienas asas piedziņu. Tas ir kaut kas īpašs, kas prasa augstu braukšanas meistarību, un te ir, man liekas, labākais cipars klasē. 280 zirgi nav ne Ford ST, neesmu dzirdējis vismaz, ka kāds būtu tāds automobīls. Piedevām nāk priekšējā piekara ar pilnīgi jaunu risinājumu. Man gan nav laimējies pagaidām redzēt šo automobīlu uz pacēlāju un no apakšas, kā tas tur ir realizēts, bet tas vairs nav Macphersons, tas ir, kā viņi paši sauc, hipersons, iepinuši vārdiņu hiper, kaut kas sevišķi izcils. Tātad tiek teikts, ka šī automobīļa ritenis vienmēr saglabā taisnu leņķi pret ceļu jebkuros apstākļos, kas, protams, ir brīnišķīgi. Limitēts slīdes diferenciāls priekšā, kas novērš to nepatīkamo parādību netīrā līkumā. Novērš, samazina, teiksim, viena riteņa izbuksēšanu, un to jaudu nevar realizēt, tāpēc, ka buksē tas ritenis, kurš ir sliktāk seguma, te ar šo diferenciālu tas ir samazināts. Tātad automobīls brīnišķīgs. Tā dinamika ir vienkārši vienreizēja. Un žēl, ka netrāpījās neviens bembis, teiksim, ko varētu tā mazliet paspēlēties ar viņu, jo mašīna tiešām ļoti dinamiski. Kad tu griez līkumā, tā mašīna vienkārši tā kā pankūks stāv pie ceļa pielipus, un tikko kā tu pagriezi stūri, viņi ļoti labi klausa arī. Dabīgi tas arī dēļ riepām, teiksim, lielajām un zemprofilu, bet arī dēļ piekaras, kas ir speciālā piekara šai mašīnai. Un viens, kas man ļoti patīk šai mašīnai, pie paneļa ir tāda maza podziņa kreisā pusē, dzeltena, kur ieslēdzās OPC režīms. Tad gan skaņa, gan dinamika ir vēl labāka, un tad tu jūties vienkārši tā kā šosejas karalis, varētu teikt. Un vēl ir labi, ka tā mašīna tāda no malas, viņa tomēr tāda necila ir. Un tāda necila mašīnīte pabrauc garām kādam lielam, teiksim, BMW vai ātram Subāriķim, tam gribot vai negribot, gribās skriet pakaļ noteikti. Tad attiecīgi notiek sacensība. Es domāju, ka šī mašīna varbūt pat būtu ātrāk.